iedomājieties kādu zvēriņu, kurš ir dzīvojis visu laiku zoodārzā, kurš ir 3 reizes dienā barots, kuram reizē ir visapkārt, kurš nezina, kas ir brīvība. Jūs viņu izlaižiet ārā brīvībā mežā, un daudziem no viņiem grūti izdzīvot. Un tāds ir bijis ar latviešu tautu un Latvijas nāciju. Mēs esam 50 gadus bijuši padomjas zvērdārzā. Un mēs esam nokļuvuši atpakaļ savā brīvajā valstī, un mums ir jāspēj uzņemties šī atbildība par to, kā šī valsts attīstās, kā viņa tālāk iet uz priekšu, no kurienes viņa ir nākusi un uz kurien mēs ejam. Un es gribētu arī pieminot šodien to lielo atbildību, kas ir uz katru uz mūsu pleciem, šo brīvību un demokrātiju nosargāt, arī tomēr pateikt pāris vārdus, kā mēs viņu zaudējām, lai mēs varat mācīties no citu kļūdām un arī no savām kļūdām. Es jau iepriekš esmu minējis un joprojām uzskatu, ka viena liela kļūda bija tā, ka pirms daudziem gadiem, 1939. gadā, mēs savus 20 gadus loloto valstu un savu brīvību atdevām vienam mankārīgam kaimiņam tāpat pa brīvu un klusēju. Varbūt tās bija daudz iemeslu, kāpēc tas tā notika, bet tas nemazina šī kļūdainā lēmuma rezultātu. Un kāpēc? Tāpēc arī tā bija tikai viena diena, kuras galvenā vaina bija tā, ka viņi iesēja šaubas Latvijas pilsoņos un Latvijas iedzīvotājos. Un no šīs šaubu sēklas 39. gadā ar vienu labu padomi laistīšanu izaug viens liels šaubu koks. Un tieši tāpēc mums nākās taisnoties vai nu 16. martā, vai 18. novembrī, vai kaut kur citur, ka mēs neesam pietiekami pastāvējuši par savu valsti. Jo kam tad mēs audzinam savus jaunos karavīrus? Kam tad mēs pērkam ieročus, ja ne tam, lai aizstāvētu brīvību, demokrātiju un to, kas mums ir svēts, sākot ar ģimenēm un beidzot ar savu valsti? Kuram ir jāuzņemās atbildība par tiem virsniekiem, kas 39. un 40. gadā, šeit 40. gadā, izdarīja pašnāvību, jo viņiem nebija ļauts aizsargāt savu valsti. Tas nebija ienaidnieks, tie bijām mēs paši. Jo, ja mēs nespējam stāvēt par sevi, tad ir nepareizi prasīt no kāda cita, lai viņi mūs atbalstītu. Bet tā ir pagātne. Nākotne mums ir priekšā, un šī izšķirošā diena šodien pasaka, ka mēs esam pārvarējuši šo pirmās Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas limitu. Mēs pastāvam kā brīvvalsts tagad ilgāk, un tas nozīmē, ka rekords ir mainīts, un mēs ejam uz priekšu. Mums priekšā nestāv viegli laiki, jo daudz ģeopolitiskās izmaiņas norāda gan uz Eiropas vājumu, gan uz citu valstu pieaugošo spēku. Bet tieši tāpēc mums ir jābūt gataviem otrais neiekāpt vienā un tajā pašā upē un būt gataviem, ja tas ir nepieciešams, visiem pateikt, ka ne savu brīvību, ne savu valstu, ne savu demokrātiju mēs tāpat kādam pa brīvu neiedosim. Viņiem nāksies par to ļoti dārgi maksāt. Un tā ir vislielākā garantija. Šī pārliecība ir tā vislielākā garantija, ka neviens arī necentīsies viņu apšaubīt vai no mums paņemt. Man vislielākā ticība ir Latvijas jaunai paaudzei, tāpatās kā tai paaudzei, kurai nācās aiziet 2. pasaules karā, kur bija izaugusi bez 20 gadiem un kurai nācās savu taisnību, savu brīvību aizstāvēt, diemžēl ne savos formas spēkos. Nākotnē nekad citos formas spēkos, tikai savos. Un man liels prieks, ka šeit ir daudz mūsu skolēnu un jauniešu, jo tā lielākā cerība un ticība ir uz jums. Jūs neesat auguši padomjas zvērdārzā, un jums ir brīvība kopš dzimšanas. Un tā ir tā lielākā vērtība, kuru jūs nedrīkstiet atdot nevienam un nekad. Lai mums visiem izdodās uzcelt mūsu valsti lepnāk augšā un ticēsim saviem spēkiem, savai valstī. Un Dievs sveitī Latviju! Mierā! Valsts himnu godam! Sveiks!